Bet līdz Nordijā Rīgas maratonam atlicis mazāk nekā mēnesis. Kā notiek gatavošanās šim pasākumam, par to runāsim ar mūsu studijas viesi, vienu no maratona organizētājiem, Aigaru Nordu. Labrīt! Labrīt! Cik tad šobrīd jau dalībnieki ir pieteikušies un cik vēl brīvas vietas atlikušas? Tas labs jautājums, cik brīvas vietas atlikušas. Patiesībā interesi ir tik liela, ka šogad jau ir vairāk kā 7000 uz doto brīdi pieteikušies, kas jau ir daudz vairāk nekā pagājušajā gadā šo brīdi. Un es domāju, ka pavasars, ko mēs redzam, ka šodien ir neglābjami iestājies, ka tas vēl vairāk mudinās. Es domāju, ka cilvēks vēl vairāk pieteikties. Tā kā jāsteidzās, jāpiesakās. Tad cik ilgu laiku apmēram vēl varētu pieteikties? Cik ilgs varētu būt tas laiks? Principā, protams, ka var pieteikties, oficiālais datums ir 19. maijs, tad laiks vēl it kā ir, jā, bet tas, ko es gribētu mudināt visus, kad ja ir tiešām tā vēlēšanās izmēģināt, ko tas nozīmē skriet tādos dziesmu svētkos ar daudziem tūkstošiem kopā, tad praktiski to izdarīt tagad. Šodien vēl var izdarīt to par pazeminātām maksām un vēl patiesībā līdz 19. maijam pilnīgi noteikti. Jā. Pie kura dalībnieku skaita varētu sākt ierobežot turpmāk pieteikšanu? Tad, kad ies pār 10 000, tad mēs sāksim skatīties. Jo, kā jūs saprotat, katrs dalībnieks saņem medaļu, un ja tās medaļas ir no kaut kurienes jāpasūta, tad mums galā viņiem ir jābūt. Jā. Tā kā ir kaut kāda sagatavošanās darba, kas mums vienkārši ir jāveic, tāpēc es domāju, ka pēc 10 000 mēs sāksim skatīties, jā, kurā brīdī varbūt slēgt. Bet es ļoti ceru, ka mēs praktiski varēsim jebkuram, kas grib skriet, tad arī viņam dot šo iespēju noskriet. Ja. Kas varētu būt tas iedrošinājums tiem cilvēkiem, kas šogad vēl domā skriet, neskriet tādā lielā pūlī Rīgā, varbūt kautrējas, ka nevarēs noskriet? Es jau gan domāju, ka tik lielā tādā pūlī, kāds saka, skrienot, ir pilnīgi skaidrs, ka pa pēdējo neviens nepaliks, ja. Jo tur tā kā nav varianti. Ja. Tas nozīmē, ka es domāju, ka jāatcerās ir visas tās labās sajūtas, ja kāds piedalījies dziesmu svētkos vai kāds ir, nezinu, kaut kur. Tas ir apmēram tā pats sajūta, ko tu dabū pēc laba skrējiena. Ja? Un tas, es domāju, ir tas mudinājums, kas cilvēks pavilks ārā. Un otrs, protams, tas, ka es domāju, ka gan trasi ies pa Rīgas ielām, kas ir centrālās ielas, gan Vecrīga, gan viss ir ciet. Ja? Tā pirmo reizi ir izbaudīt kādu Rīgu bez mašīnām. Ja? Kas vēl ir tāds jauns šā gada maratonā? Jauns ir patiesībā laikam lielākais jaunums tas, ka trase, kur pateicoties Rīgas domas arī dienestiem, mēs esam dabūjuši, ka viņa ir 11. novembra Krastmalā, un viņa ir starts un finišs, abi divi ir 11. novembra Krastmalā. Un kas vēl ir interesanti, ka daļa maršruta arī ies cauri Vecrīgai pirmo reizi, ja. Tā kā, varbūt tiem, kas Vecrīgi redzējuši ikdienā, tas nekas īpaši varbūt neliekās, bet es domāju, ja kurā gadījumā tā būs laba sajūta un arī tiem ārzemniekiem, patiesībā jau vairāk kā 1000 ārzemniekiem, ja, kas šeit skries, ka tas arī varētu būt tāds interesants klikšķis, ja, kāpēc skriet Rīgā. Vai šogad būs arī kādi īpaši ārzemju viesi, kas skries maratonu? Kas skries ļoti ātri. Ja. Kas skries ļoti ātri, jā. Paredzēts ir, jā, ir doma, ka būs, ir gan no visām skriešanas lielvalstīm, Etiopija, Kenija, un tepat blakus ar kaimiņu valstīm, kas ir ļoti ātri skrējiet. Tā kā elites skrējiet, tie, protams, ir plānoti, un es domāju, ka šogad būtu jākrīt kādam no rekordiem arī. Un kuri labākie Latvijas maratonisti varētu piedalīties? No Latvijas maratonisti labākais, es domāju, ka uz doto brīdi ir Mareks Florošeks, kas arī startēs maratonu distancē, un es domāju, ir visreālākais pretendents arī uz Nordijā, tad Latvijas skrējēja balvu. Un patiesībā kas vēl ir sievietes, vīrieši, kas ir tādi arī zināmākas skries. Un arī ārpus ātrajiem sportistiem no citām valstīm cilvēki daudz piesakās? Piesakās, jo patiesībā tas, ko mēs redzam, šogad ir 37 valstis. Ja, tad ir visi aktīvākie ir Somi, tad ir vācieši, briti, itāļi, angļi, ko es teicu, laikam, jā, tad, protams, igauņi, lietuvieši, tad, ir liels daudzums cilvēku, kā es teicu, uz doto brīdi ir apmēram 1000 ārzemnieku. Tas nozīmē, ka, ja viņi vēl pierēķina viņas sievas bērnus, un kas viņiem brauc līdzi just, tad, Rīgā tajā dienā varēs dzirdēt svešvalodas. Ja. Un tiem cilvēkiem, kas vēl vēlas uzzināt kādu papildus informāciju, ir iespēja to atrast internetā, ir kāda mājaslapa? Jā, tad www.nordijarīgasmaratons.lv. Un šeit var atrast gan pilnīgi visu informāciju, kā pieteikties, kā piedalīties, kā kļūt par brīvprātīgo, ja kādam joprojām ir vēlēšanās, ja, un mums joprojām vajag brīvprātīgos. Ja. Tā kā to visu var izlasīt, iepazīties ar trasi, ar noteikumiem un tā tālāk ar dienas gaitu. Pašam ir liela pieredze maratona skriešanā. Ar ko Rīgas maratons ir tāds īpašs? Tas ir savējais maratons. Tas ir zin kā, skriet Rīgā. Tas ir iepazīt Rīgu pilnīgi no citas skatu punkta. Es domāju, ka ja kādam liekas, ka Rīgā kas te, bet
izskrienat pa tām ielām. Nu, tad, kad tu skrien lejā pa Vanštilti, tad skrien cauri Vecrīgai kopā ar tiem 1000, tur ir pilnīgi cits sajūta. Tad, tā ir cita Rīga, kas tā atklājās. Jā. Bet tu šogad pats neskries? Nē, es neskriešu. Skriet un organizēt, tas ir bez variantiem. Kaut gan komandā mums ir vairāk skrējēji, kas es pats arī skrienu maratons aktīvi, bet kā jūs teicat, skriet un organizēt, tad nesanākt vai nu viens vai otrs. Paldies par sarunu. Paldies, lai veicas darbos. Paldies. Maratonam nepilns mēnesis, 23. maijā viss ies gaisā. Un mēs